Šoreiz vēlos mazliet iedziļināties Latvijas strateģiskajā drošībā no degvielas skatu punktu. Šeit konkrēti runāju par degvielu, kuru primāri izmanto transporta līdzekļiem. Tātad benzīnu, dīzeli un, varbūt arī ļoti attālināti to gāzi, ko izmanto mašīnā. Un uz šo tēmu vajadzētu skatīties, raugoties uz Krieviju, jo Krievija tagad karā sāk nopietni ciest. Viņi sākumā domāja, ka tā būs kaut kāda 3 dienu vai 4 dienu operācija, sliktākajā gadījumā 3 nedēļu operācija pret Ukrainu, kur viņi iekaros, varbūt visu Ukrainu, varbūt lielas daļas. Tas velkas garumā un, pēdējo mēnešu laikā Ukraina aizvien veiksmīgāk sāk uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes iestādēm. Un viņiem sāk parādīties problēma ar benzīnu un, dīzeli pagaidām netik ļoti, bet pārsvarā ar benzīnu. Bet arī ar dīzeli mazliet. Un, benzīna takos nav tā degviela. Bieži vien. Cilvēki stāv rindās. Vecāka gada gājuma cilvēki atcerēsies, ka 90. gados arī Latvijā bija tāds viens periods, kad pie degvielu stacijām veidojās rindas. Tā kā, tāds fenomens Latvijā faktiski arī jau ir bijis. Un, Krievija no tā visa cieš ļoti nopietni, un tur tās sekas ir, 100% viņu pašu izraisīts. Nebūtu viņi tai Ukrainā iekšā līduši, būtu viņi tur paši mierīgi dzīvojuši, nekas tāds viņiem nenotiek. Jo, tas viss trūkums tur, kas ir saistīts ar degvielu, ir 100% saistīts ar to, ka viņiem sistemātiski uzbruk dažādām naftas pārstrādes iestādēm. Tur, protams, ir arī šādi tādi nezināmie faktori, ja? Jo, tās iestādes, protams, var saremontēt, var atjaunot. Ir lietas, ko var ātrāk saremontēt un salabot, ir lietas, kuras atjaunot nav tik viegli. Naftas pārstrādes un iegūst tehnoloģijas Krievija pēdējo dekāžu laikā aizvien vairāk ir ņēmusi no rietumu pasaules, un tur ir sankcijas, tur ir grūti dabūt aizvietojumu. Tā kā ir arī incidenti, kad viņi nevar aizvietot to, kas viņiem bija, vai saremontēt to, kas viņiem bija, jo viņiem vienkārši nav iespējams iegūt rezerves detaļas. Man šķiet, ka vismaz līdz šim, ja mēs nerunājam tagad par pēdējo mēnešu posmu, bet skatāmies par to posmu, kas bija pēdējo gadu garumā, Krievija no tā viss tik ļoti necieta, jo no vienas puses Ukrainai nebija vienkārši gana daudz iespēju uzbrukt, viņi nebija attīstījuši paši tik daudz ieročus, viņiem arī citas valstis nebija iedevuši tik daudz tos ieročus, lai uzbruktu. No otras puses, protams, Krieviem pašiem bija jau pirms uzbrukuma bažas, ka būs kaut kādas sankcijas, ka būs grūti, un viņi kaut kādu kontingentu ar rezerves daļām ir, laikus jau sapirkuši. Bet, šis kontingents, protams, ar laiku izsmeļas un nav vairāk. Ir problēmas. Un tagad viņiem vēl sliktāk sākas iet, ka būs ziema, jo daudzi naftas lauku viņiem tur ir Sibīrijā, un, tur tā naftas ieguve nav tik vienkārši kā, piemēram, Arābu pussalā, kur var tā diezgan vienkārši, tehnoloģiski vienkārši apturēt to naftas ieguvi un tad viņu atkal atjaunot. Tur Sibīrijā, ja tā nafta ilgstoši stāv uz vietas, viņa var arī sasalt tajās sistēmās, tajos cauruļvados, un tad tur problēmas būs lielas.
Tas pats ir arī ar naftas pārstrādes iestādēm. Jā, nu, viņiem augstums tur ir faktors. Tas nāks izteiktāk tagad pa ziemu virsmu. Viņi to naftu īsti vairs nevar notirgot uz rietumu pusi, kur viņiem būtu vēl infrastruktūra, lai to darītu. Un viņi paši arī nevar baigi daudz to naftu uzkrāt. Viņiem jau arī nav tik daudz kapacitāti, lai nepārstrādātu naftu uzkrāt. Jo, kāda jēga viņiem veidot šādu kapacitāti, ja viņi līdz šim visu laiku to naftu diezgan stabili un brīvi varēja pumpēt pēc saviem priekšstatiem. Nu jā, un ja viņiem tur pa ziemu būs tās problēmas, jo viņi vienkārši nevar nekur to naftu nogādāt. Savas iestādes pārstrādēju ir sabojātas viņiem, un rietumu tirgi arī ir slēgti, tad kas viņiem atliek? Nu, viņiem atliek kaut kā pēc iespējas dažādus vismaz vecākus naftas laukus slēgt nost. Tas gan ir arī, gana bieži jau novērots, neatkarīgi no kara, ka Krievijā daudzi naftas lauki jau ir veci un ir jau pāri viņu zenītam. Tātad tur tas ieguves daudzums visu laiku krītas. Jā. Bet ja viņiem sabojāsies tā infrastruktūra, tās cauruļvadu sistēmas, tad viņiem klāsies ļoti grūti. Un būs grūti to visu atjaunot. Nezināmā kārta šai visā stāstā, protams, ir tāda, ka ir jau arī Ķīna, kurā ir daudz visādas tehnoloģijas, kur daudz visu kaut ko ražo. Bet jāskatās uz to, ka Ķīnai pašai daudzās augstu tehnoloģiju jomās nemaz nav tik viegli. Ja? Viņi ir spējīgi radīt dažādas lētākas patērētāju preces, bet pat visādus augstāka līmeņa telefonus un datortehnikas, ko viņi ražo, viņi spēja bieži vien tikai tāpēc ražot, ja tur rietumu kompānijas viņiem palīdz. Viņiem piegādā kaut kādas sarežģītākas detaļas un arī pārauga to visu ražošanas procesu. Tas viss dēļ tām sankcijām, dēļ tā tirdzniecības kara tagad iet, protams, mazumā. Un, vienmēr pastāv arī tā iespēja telpā, ka Ķīnai uzliks vēl lielākas sankcijas virsū, jo viņi atbalsta Krieviju. Bet pat, ja ķīniešiem ir laba tehnoloģija tieši tām rezerves daļām, kuras Krieviem vajag, tad varbūt arī gali nesaiet kopā. Ja, piemēram, cilvēks brauc ar kaut kādu Volkswagen vai Opel, un viņam nav detaļa vairs. Viņam vajag aizvietot, tad nevarēs tur ielikt iekšā kaut kādu BYD detaļu vai kaut kādu citu ķīniešu zīmolu detaļu vietā. Bieži vien. Tad pēc dizaina es pieņemu, ka rietumu naftas pārstrādes sistēmas varētu būt savādākas nekā ķīniešu, un daļas nebūtu viegli aizvietojams. Tad būtu faktiski no jauna jāceļ iestādes. Būtu no jauna jāveido visas šīs sistēmas jau pēc ķīniešu standarta. Krieviem, lai viņi atkal, varētu to visu sākt darbināt. Un tas paņemtu laiku, to jau caur radariem laikus pamanītu, un tad arī nav nekāda garantija, ka Ukraiņi atkal nešauj virsū ar droniem un raķetēm. Daudz tagad tiek, fantazēts par tām jaunajām flamingo droniem, kas iet, šausmīgi tālu, nevis raķetēm, bet droniem. Kuri ir tādi ņipri un kuri ir tiešām ļoti labi piemēroti visādu naftas pārstrāžu kompleksu iznīcināšanai vai vismaz bojāšanai. Es gan esmu arī dzirdējis, ka šie flamingo droni ir vēl agrīnā attīstības stadijā un ka viņu ražošanas apjoms ir neliels. Tas ir
tieši priekš sarežģītākām tehnoloģijām gana bieži tā, kad sākumā izstrādā kaut kādus prototipus, tad viņus patestē, tad sākas kaut kāda agrīnā sērija, kurā vēl ir daudz defekti, kura varbūt nav tik apjomīga, un tad tikai vēlāk sākas pilna līmeņa sērijas ražošana. Bet, ja viņiem izdosies palaist to Flamingo pilnā sēriju, un ja viņš reāli būs tik labs, kā viņš vismaz no ukraiņiem tiek lolots, protams, viņam ir arī ieinteresētības savus sasniegumus izcelt mazliet puķainākus nekā tas ir. Man liekas, tas ir katrai pusē karā un vispār katram uzņēmumam tā. Tas nav tagad nekas īpašs. Tad, būs interesanti. Būs interesanti. Faktors, protams, ir arī tas, ka militāri viss tālāk attīstās. Ukraiņiem pašiem ir diezgan augsts attīstītas dronu notriekšanas spējas, un šis spējas viņiem agrāk nebija. Krievi aizvien vairāk saskarās ar to problēmu, ka viņiem uzbruka droniem, tieši ar strateģiskā rakstura droniem, kas slido vairāk kā 1000 kilometrus, tad viņi būs, protams, arī paši ļoti, ļoti ieinteresēti ieguldīt vairāk resursus un vairāk kapacitāti, lai ražotu kaut kādas aizsardzības sistēmas, varbūt kādus pārtveršanas dronus, kas var notriekt tos ienākošos dronus, kaut ko tādu. Bet, tas, protams, ir arī laika jautājums. Uz doto brīdi viņu tā stratēģija Krievijai ir ar tiem Shahed droniem, kaut gan viņiem tagad ir tāda Krievijas versija, bet, faktiski ar droniem lidot iekšā dziļi Ukrainā, uzbrukt pilsētām, uzbrukt kaut kādām tur slimnīcām, bērnu dārziem, dzīvojamiem rajoniem, vienkārši mēģināt Ukraiņus psiholoģiski ietekmēt. Tas tā pa lielam pārāk labi nenostrādā, kaut kādi jūtīgākie, protams, aizbrauc prom no valsts, kaut kādi cilvēki no tā, protams, arī iet bojā vai tiek ievainoti, bet uz lielā strateģiskā fona tie zaudējumi Ukrainai ir samērā pārskatāmi un vismaz nemazina būtisku Ukrainas spēju turpināt cīņu. Un, Krievijai gluži otrādi degvielas trūkums ir liela problēma. Jā, cilvēkiem nav vairs tik viegli uzpildīt savas automašīnas, un viņi ir neapmierināti, viņi netiek uz darbu, ražīgums klājas, mazinās. Ja cilvēki nevis atpūšās, bet gan stāv rindā pie benzīntanka un dusmojas, tad, protams, viņi nebūs arī tik motivēti un tik priecīgi strādāt un nebūs tik ražīgi darbā. Jo viņi aizies uz to darbu tādi īdzīgi, varbūt neizgulējušies un vēl kaut kā neapmierināti. Papildus tam daži cilvēki varbūt vienkārši uz darbu netiks. Ne jau visi var ar autobusiem izbraukt, kur viņiem vajag. Latvijas cilvēki, protams, tagad varētu teikt, bet ar dīzeli jau tur nav tik traki un visi, kuriem nopietni regulāri jābrauc uz darbu, taču pa lielam brauc ar dīzeli, varbūt arī ar to dabas gāzi. Un tie man jāsaka, ka Krievijā benzīns ir daudz lētāks, bijis visu laiku, viņš tur ir turēts mākslīgi nereāli lēts, dēļ apzinātas valsts politikas, un daudzi cilvēki vienkārši izvēlējās benzīnu, jo tur uzturēt to dzinēju ir vienkāršāk, mazāk izdevumu rezerves daļām, dīzeļu motors remontēt ir dārgāk. Tad Krievijā tas ietaupījums tieši vieglo mašīnu šoferiem, izmantojot dīzeli, salīdzinot ar benzīnu, ilgus gadus bija ļoti neliels. Tādu teoriju es esmu dzirdējis, un tāpēc tur tas benzīna transporta līdzekļu īpatsvars ir diezgan liels. Teiksim tā, mums jāpaskatās auto uzņēmums Lada. Vēl diezgan ilgi ražoja vecos žiguļus. Protams, tādu modernizētāku variantu, bet, kur dizains bija pa lielam tas pats. Krievijā gana bieži
vietējie transporta līdzekļiem ir samērā neefektīvi dzinēji, samērā vecmodīgi dzinēji, un tomēr šie transporta līdzekļi diezgan ilgi pārdevās. Nu, viņi ir uz ielām redzami, un pat tā, ka 25. gadā, ja mēs skatāmies uz tām rindām, kas stāv Krievijā pie benzīntankiem, tur ik pa laikam ir vēl redzams kāds Žiguls. Tad viņi tādas mašīnas vēl ekspultē. Un, protams, viņām tas degvielas patēriņš nav tas labākais. Viņas nav tik efektīvas kā jaunas rietumu mašīnas. Tā kā, nu, viņiem ir problēma. Ukraiņi tagad sāk arī uzbrukt kaut kādai elektrības infrastruktūrai. Nu, te viņi faktiski atkārto to, ko Krievija darīja pret Ukrainu. Ukrainai to vienu brīdi bija diezgan lielas problēmas. Tagad, cik saprotu, viņi ir tā cik pielāgojušies tam visam. Es domāju, arī Krievija kaut kādā līmenī varētu pielāgoties. Uz to brīdi izskatās, ka Krievija sāk zaudēt. Kā tas viss attīstīsies, ir ļoti grūti paredzams, bet, nu, Latvijai arī vajadzētu tiešām aizdomāties par to, kā mums ir ar naftas pārstrādes institūcijām un iestādēm, vai viņas ir drošas, vai viņas ir nodrošināts pret dronu uzbrukumiem. Un kas notiks, ja viņām virsū sāks lidot kaut kādi dronu bari, varbūt mums Latvijā tikai pāris tādas ir, vai pat viena, es nezinu, un, nu, viņu var noņemt no trases, un tad mums visiem būs ļoti, ļoti, ļoti švaki. Un būs grūti kaut kur tikt un turpināt saimniecību. Ja, nu, daudzi cilvēki Latvijā reiz dzīvo arī nomaļākās vietās, un viņiem uz darbu tikt vienīgā opcija ir transporta līdzeklis. Ja viņi nevar ieliet degvielu, tad viņi nevar vienkārši tikt uz darbu. Un ekonomijai sāksies lejupslīde. Tiek arī, protams, spekulēts par to, ka Krievijā būs tagad problēmas ar ražu, jo, nu, lai novāktu ražu, arī vajag degvielu. Tu jau visa lauksaimniecība viņiem arī ir pa lielam mehanizēta. Protams, es nerunāju tagad par kaut kādiem mazdārziņiem, kur kaut kādā ciematā, kaut kādā tur sāģā, kaut kādi pensionāri sev bišķiņ kaut ko izaudzēja. Bet es runāju par tiešām lauksaimniecību industriālā apmērā, kur ir orientēta uz to, lai apgādātu lielveikals. Nu, tas viss arī ir būvēts uz degvielu. Un Krievija uz to pati pārāk optimistiski neraugās, jo viņi tagad atviegloja degvielas importu. Kādu laiku viņi bija pret importu, viņi tieši eksportēja, nu, tagad tas viss pagriezies otrādi. Krievija diezgan ilgu laiku tika no dažādiem politiskiem analītiķiem apzīmēta kā valsts, kurā ir tā kā degvielas uzpildes stacija. Ir degvielas uzpildes stacija, kurai piekarnāta klāta valsts. Jo, nu, viss tas naftas un naftas produktu biznesa bija vienkārši tik liela daļa, tik milzīga daļa no Krievijas ekonomikas. Un, nu, šī daļa sāk vienkārši brukt kopā. Te vairs nav runa par kaut kādu lielu eksportu, par kaut kādu biznesu, bet gan jau pa nespēju nodrošināt pašiem savus cilvēkus un pa nepieciešamību ievest no ārzemēm. Saistībā ar naftas pārstrādi Latvijā cilvēki, protams, varētu teikt, ka, nu, jā, bet mums taču ir kaimiņu valstis, no kurām mēs varam paņemt, ja mums kaut kas notiek. Un tur ir, protams, arī sava daļa taisnības. Tirzniecības starp Baltijas valstīm tradicionāli ir bijusi diezgan intensīva. Bet nu, mums jārēķinās, ka ja tiktu veikti uzbrukumi naftas pārstrādes infrastruktūrai Latvijā, tad droši vien mēs sēdētu vienā un tā pašā laivā ar pārējām Baltijas valstīm, un gan Lietuvai, gan Igaunijai arī ātri vai vēlu uzbruktu. Diez vai tā būtu, ka uzbruktu tikai mums un viņus atstātu pilnīgi mierā. Jā. Es par to tiešām šaubos, ka tā būtu. Tā kā, nu,
ir jāskatās uz to diezgan nopietni, jo mūsu ekonomika ir strateģiski apdraudēta. Protams, ir cilvēki, kuri norāda, ka faktiski ir lieki satraukties, jo, izskatās uz doto brīdi, ka Krievija zaudē, un, nekas tāds nebūs. Es teikšu tā. Pirmkārt, Latvijā jau kaut kur pie Ventspils tika atrasts viens nokritis Krievu drons. Krievu paši lidoja iekšā ar saviem droniem Polijā. Pēc tam kādu laiciņu vēlāk viņi lidoja ar savām lidmašīnām iekšā Igaunijā. Igaunijas gaisa telpā. Un, viņi ņemas. Teiksim tā, visā tā Nacionālo bruņoto spēku attīstības programma jau nav domāta tikai tīram šovam vai kaut kādai izklaidei, bet gan tās mērķis ir tiešām sagatavoties gadījumam, kad notiks nopietnas uzbrukums. Un, man liekas, šādu sagatavošanos vajadzētu arī izvērst uz to, ka mēs raugāmies nopietnāk uz mūsu naftas pārstrādes infrastruktūru. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad mums var tās ekonomiskās problēmas būt lielas. Un tikai tāpēc, ka Krievijai tagad aizvien švakāk un švakāk, nenozīmē, ka tas tā vienmēr būs. Klāt pienākt dažādi citi faktori, kas var lietu atkal izmainīt. Piemērs, ko šajās dienās daudzi mīl minēt, ir Sīrija. Sīrijas valdība, tātad Asada valdība, kas ilgi bija pie šprices, tagad kādu laiciņu apakaļ jau krita, bet ne pārāk sen, man liekas, pirms gada vai varbūt pat mazāk, bet viņi vēl diezgan ilgi turējās. Un jau pirms kaut kādiem 10 gadiem bija vienu brīdi tā, ka viņi tur bija gandrīz zaudējuši, ka tai Sīrijā tur vairāk islāma valsts saimniekoja, ja tas saucamais ISIS, viņi vēl diezgan ilgi noturējās. Viņi kaut kādus lielus uzvars pēc tam neizcīnīja. Viņiem bija daudzas problēmas un viņiem gāja grūti, bet tikai tāpēc, ka viņi bija švakā situācijā, nenozīmē, ka viņi tagad pacels balto karogu un padosies. Un Krievijai iespējams arī tomēr būs motivēta savilkt jostas, saņemties un cīnīties tālāk, jo, ja Putins noslēgs mieru, tad tur būs diezgan liels apkaunojums viņam, jo, vismaz pēdējā laikā tie ieguvumi ir mazi, un viņš ir arī zaudējis dažādas teritorijas, kuras viņš iepriekš Ukrainā bija ieņēmis. Piemēram, Hersonu, kas ir tur blakus Krimai, tūmā pie Krimas, kas ir, liela pilsēta, un, cilvēki viņam varētu pārmest, kuri pat Krievijā ir par karu, kad, viņam vajadzēja to visu ātrāk izbeigt. Vajadzēja ātrāk noslēgt kaut kādu miera līgumu un kaut kādu izlīgumu. Un, cilvēki, es domāju, būtu diezgan neapmierināti Krievijā. Ja tā visa karošana beigtos būtu kaut kāds miera izlīgums, teritorijas apakaļ Ukrainai atdot būtu priekš Krievijas sarežģīti, tas viņu cilvēku vidū diez vai izpelnītos lielu atbalstu, un, attiecīgi, ja viņi neatdotu gana daudz atpakaļ, bet panāk kaut kādu, nezinu, kā lai saka, kara darbības pārtraukšanu, bet kur netiek viss tā mierīgi izbeigts, tad visticamāk paliktu kaut kādas sankcijas spēkā, sankcijām būtu kaut kādi ekonomiskie efekti, un, ja viņi visu neatdotu un nemaksātu kaut kādas reparācijas, tad tāds baigais ekonomiskais uzrāviens Krievijā diez vai notiktu. Tāds lielais nezināmais faktors, protams, ir internacionālās naftas cenas. Ja viņas tagad pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ baigi izšaujās uz augšu, tad Krievija varbūt atradīs veidus, kā vēl savu situāciju uzlabot.
Jo, labi, viņiem problēmas pārstrādāt to naftu, bet nafta kā tāda viņiem ir daudz, un ar naftas eksportu, tieši nepārstrādātas naftas eksportu, viņiem tomēr ilgstoši ir pats aizrauties. Ja viņi atrod kaut kādus veidus, kā apiet sankcijas, vai ja viņi izbūvē kaut kādas jaunas trases uz Ķīnu, vai vēl nezinu kur, piemēram, kaut kur Centrālā Āzijā, tad iespējams viņiem viss pagriezīsies tomēr vēl uz labo pusi. Varbūt Trumps sanaidosies ar Indiju, tagad Krievija atzina Talibānu valdību, viņi varētu tagad tur sarunāt kādu darījumu, caur Afganistānu uztaisīt naftas cauruļu vadu no Krievijas uz Indiju. Nu, tur ir daudzi cilvēki, tā ir augoša ekonomija, viņiem vajag naftas resursus lielā daudzumā, viņi ir ieinteresēti paņemt sev no otras puses arī to visizdevīgāko cenu, jo, baigi bagāti viņi tur nav, tur ir liela nabadzība Indijā. Attiecīgi, kaut kas tāds arī varētu notikt, lieta varētu pagriezties. Es domāju, Latvijai būtu tas pareizākais jau ļoti laicīgi sākt domāt par kaut kādām dronu pārķeršanas iespējām un tiešām mēģināt kaut kā naftas pārstrādes infrastruktūru nodrošināt un sagatavot priekš potenciāliem uzbrukumiem no Krievijas. Nezinu, varbūt kaut kad nākotnē vēl kaut kāds cits ļaunais spēlētājs parādīsies pie horizonta, kā lai es to zinu. Bet, vismaz mācoties no tās esošās situācijas, kāda notiek uz to brīdi Krievijā, tas viennozīmīgi būtu tas pareizais solis. Tas arī viss šodienai. Paldies, ka skatījāties!